Tātad šādi izskatās lielā dzemdību soma, tā koferis. Vienā pusē ir manas lietas, tās, kas paredzētas man, gan dzemdībām, gan arī pēcdzemdību procesam. Un otrā pusītē ir mazulītim. Un es arī sīkāk parādīšu, kas man ir sapakots priekš maziņā, kas priekš manis, un tur arī ir soma, kas ir, tā kā vīram atsevišķi. Tā, tad tagad parādīšu, kas apmēram ir šajā mazākajā vīra somā. Tā teikt, tur tāpatās ir miss, tā kā mums abiem, bet, viņa mantas būs atsevišķi tur. Un tad arī parādīšu, kas ir manā pusē no kofera. Tātad šeit mēs turēsim visu, kas mums ir nepieciešams, tā teikt, uzreiz atbraucot. Tad tie būs arī dokumenti, man viss ir mapītē, tātad mana mātes pasa un visi skrīningu rezultāti. Pēc tam šeit būs arī čībiņas, ko uzvilkt uzreiz uzņemšanā, gan man, gan arī vīram. Šeit vīrs turēs tātad siltvielīšus. Šeit mēs nopirkām tādu vienreizējās lietošanas kostīmiņu, ko viņam vilkt uz dzemdībām, lai nav jādomā, ko un kā tur. Šo te vienkārši uzvelc un pēc tam pa lielu met ārā. Un šeit mēs turēsim arī našķus. Arī uzkodas, kaut ko, kas dzemdību namam pagaidām man ir, varu pēc tam parādīt, kas man ir uz doto brīdi nopirkts. Vēl jau pievienosim arī, kad nāks tuvāk. Kā teica mana vecmāte, kad vislabāk iet tieši rupmaize ar kaut kādu sieru, kaut kas tāds saldum īsti neejot. Tāpēc to mēs vēl arī pievienosim. Un, protams, vīrs saliks arī savas mantas šeit, kas būs, teiksim, domāju, ka šorti, tēkrekli, jo dzemdību namā esot diezgan karsti. Virs 25 grādi parasti ir istabiņā, tāpēc noteikti, kad viņš ņems tādas lietas, kas, paplānākas. Jā, šis būs šās somas saturs. Un tagad vairāk par manu pusi. Tātad augšpusē mēs mēģinājām likt to, kas, varētu būt nepieciešams agrāk, varbūt uz pašu dzemdību procesu. Un tad apakšpusē to, kas pēcdzemdību periodā. Šeit virsū ir plediņš, ko var uzrulēt arī ērtumam, kā spilventiņu, ja nav augsti. Teiksim, dažādi pielietojumi viņam ir, tomēr mums ieteica ņemt līdzi to plediņu savu arī. Un dzemdību namā var nebūt tik daudz. Tas vairāk ērtumam. Tā, tad sāksim. Šeit ir ventilators. Salasījos, kad dažreiz ir riktīgi karsti un gribās kaut ko, lai uz sejas tieši ir. Tas tāds kā vējiņš, tad šis noc viņu andelē nopirka. Tātad ventilators, diezgan skaļš, bet, viss strādā. Tā, šeit ir vatītes. Šis ir gan man, gan mazajam. Mazajam arī tīrīt krociņas. Man tīrīt seju vai, pēc nepieciešamības. Tātad ūdens pudele. Šī ir no Decathlona ar salmiņu, jo esot vieglāk dzert tieši no tām, kas ir ar salmiņu, tad viegli uzpildāma. Jā, vienīgi tilpums diezgan pamazs viņai ir, bet tas ir labākais, ko es atradu steigā. Tā, šeit ir vienreizējās biksītes. Visu šo es īstenībā sūtīju no Baby City vienā reizē. Bet, tātad vienreizējās biksītes. Šeit ir dzemdību krekls. Pēc tam es viņu parādīšu. Forši ir tas, ka viņam ir atvērama gan priekša, gan arī aizmugure. Tātad ir podziņas, teiksim, epidurālajiem, ja tas ir vajadzīgs. Šeit ir tā pēcdzemdību pudele. Tātad varbūt kāds zina pielietojumu, varbūt kāds nezina. Bet, ja ir dabiskās dzemdības, tad uz toaleti pēc tam iet varbūt nav arī tik vienkārši, varbūt ir sāpīgi. Tāpēc iesaka šo te pudeli, lai atvieglotu tās reizes, kad ejam uz toaleti. Nezinu, atsauksmes pēc tam. Tā, šeit man ir
tātad barošanas krūšturi un veļa. Biksītes ir diezgan palielas, tā lai var likt tās lielās paketes iekšā, jo parasti man tāds S izmērs ir, nu tagad jau grūtniecības laikā man ir jau M izmērs, tad šīs, nu, ir tādas arī palielas. Pirktas speciāli tieši uz pēcdzemdības periodu. Šo, nu, es nerādīšu, jo nekā īpaši tur arī nav. Vienkārši barošanas krūšturis, melns un balts un biksītes. Pēc tam šeit ir paledziņi. Vispār tagad dzemdību namā teica, ka tas izmērs vislabākais ir 60 x 60, bet nu es jau biju nopirkusi ļoti diezgan agri. Kaut kādā 20. nedēļā, man liekas, es šo pasūtījumu veicu. Tā kā, jā, mums būs šāds izmērs. Šās var izmantot gan sev, gan mazulim. Ņemšu līdzi visu paku. Vajadzēs, nevajadzēs. Tas pats princips ar pieaugušo pamperbiksēm. Ņemšu visu paku līdzi ar domu, kad labāk, lai paliek pāri, nekā pietrūkst. Tad šeit ir 10 gabali, M izmērs. Un šeit ir arī pēcdzemdību paketes. Tad vienas bija dienai un otras bija naktī. Tad jau redzēs, kuras vajadzēs. Pēc tam šeit ir higienas lietiņas dažādas, ko es jums arī parādīšu atsevišķi. Viss man ir salikts, tā lai vieglāk orientēties vīram. Tās es parādīšu. Ķemmīte. Pēc tam man ir dvieļi. Man ir 2 lielie, 1 vidējais un 1 maziņais. Tad man ir zeķītes, gan garākas, gan īsās, gan arī vienas vilnas. Jo saka, ka kaut kāda iemesla dēļ var ļoti salt kājas. Domāju, ka noteikti kaut kas ar mikrocirkulāciju saistīts un dzemdībām. Tāpēc man ir arī tās vilnas zeķītes pēc ieteikumiem. Šeit ir barošanas krekliņš. Tātad arī pidžama. Man ir šāda ar podziņām, lai var arī pabarot mazo naktī. Teiksim, ērta piekļuva un šortiņi, nevis bikses, jo saka, ka būšot silti. Un vēl viens arī nakts krekls, kas arī ir ar podziņām. Ērtākai piekļuvai. Šim gan ir garas rokas, bet nu viņš ir paīss. Un bikses un legingi. Bikses īstenībā šīs es sūtīju kā uz dzemdību, punča periodu. Es izmērs no Misguided, bet es viņās neielīdu. Tā kā, jā, tas noteikti ir kaut kāds XS-iņš tā reālajā dzīvē. Tā kā domā pēc dzemdībām, kad jau vairs nebūs bēbis puncī, tad jau tieši labi būs tā kompresija uz vēdera. Bet nu arī skatoties, kā tās dzemdības pavērsīsies. Nu tā, tulītās es jums arī parādīšu atsevišķi, kas man tajos maisiņos bija. Vienīgi, kad gribu pieminēt, ka šeit man vēl nav mājās. Tā teikt, tas outfits, ko vilkšu braucot mājās, tas man jau ir pasūtīts, gaidu. Tas būs tāds divdaļīgs setiņš ar biksēm un džemperīti. To es varēšu parādīt vēlāk. Vēl būs arī čības dušai. Tās man šobrīd žūst, jo vakar viņas vilku uz baseinu. Vēl iespējams, kad būs arī piena pumpis. Abus neņemsim, bet tikai vienu laikam, kad ņemsim līdzi, jo tomēr iesaka gadījumos, kad pastimulēt, jo ir dzirdēts, kad vecmātes nāk un var to darīt manuāli, un tas nav īpaši patīkami ar rokām. Tāpēc, arī nesen dzemdējušas māmiņas ieteikums, kad labāk to pumpi ir paņemt līdzi. Arī atsauksme par šo pumpīti vēlāk noteikti būs. Mēģinājusi neesmu, bet atsauksmes bija labas. Un vēl viena lietiņa, ko mēs ņemsim līdzi, ir naktslampiņa. Mums ir nopirkta šāda te, Tomī Tipī, arī ar sarkano gaismu un sarkano troksni. Jo saka, ka dzemdību namā tās gaismas esot diezgan spilgtas. Un kad, ja naktī ceļās barot, lai nav jāslēdz tā lielā gaisma, kad iesaka ņemt tomēr līdz savu gaismiņu. Tad, to mēs
To mēs paņemsim līdz arī šo te maziņo. Nu tā, tūlītās parādīšu, kas tajos maisiņos. Tad šis ir tas nakts krekliņš. Nu, jebšu dzemdību krekls. Šeit viņam pilnībā atverās priekšiņa, lai mazulīti var uzlikt uzreiz pēc dzemdībām uz krūtīm. Tāpat arī pēc tam var izmantot krūts barošanai ar kniedītēm. Un viņš ir diezgan pagarš pāri celītim. Un arī aizmugurē ir tas pats princips, kad ir kniedītes, ar domu, kad, nu, ja ir tā epidurālā analgēzija, tad ļoti viegli var piekļūt arī klāt. Šo te sūtīju no Raditev, M izmērs. Protams, 100% kokvilna. Bija arī citas krāsiņas, man gribējās tumšu, bet tumši nebija arī M izmērs, diemžēl. Bet varbūt arī labāk, jo, nu, visu, kas arī izdalās, tomēr labāk ir redzēt uz gaiša. Tāpēc, jā, šis man patīk. Šos noteikti varēšu arī ieteikt, ja viss būs kārtībā. Un tad šeit no tādām higienas lietiņām, kas man ir līdz, tad diezgan daudz ir testerīšu, jo vieglāk tomēr ņemt ir tādus nekā pilno iepakojumu uz slimnīcu. Šeit ļoti labi derēja testerīši no māmiņu brokastīm, gan Dominā, gan arī Plazā. Šeit nedaudz arī pastāstīšu. Tātad šeit ir krūšu ieliknīši, tātad uzsūcošie vienreizēji lietošanai. Šis bija arī tā kā testerīšu paciņa, bet man tur ir vairāki salikti iekšā. Pēc nepieciešamības mikrolaks klizmiņas, man ir viss iepakojums. Šeit ir kompresītes no multimām, tātad, jā, nepieciešams krūts barošanai. Šīs var arī nenotīrīt, cik es saprotu, cik pēc instrukcijām arī ir teikts. Tad ir lanolīna krūšu krēms. Šis ir testerītis no Medelas, bet šeit ir arī man vēl viens no Kanpola. Pilnais iepakojums, tad jau redzēs. Bet, nu, sastāvā ir lanolīns, tā kā es domāju, ka viņi ir noteikti ļoti līdzīgi. Tā, šeit man ir intīmās mazgāšanas gēliņš un arī tāds kā losjons kremiņš. Nezinu, vai vajadzēs, bet, nu, testerīši daudz vietas neaizņem. Tā kā šo es starp citu arī pamēģināju nesen un nekādas nepatīkamas sajūtas pēc viņa nav. Diezgan ok, protams, ilglaicīgi lietojot, tur jau būtu jāspriež, kas un kā. Tātad mazais bepantēniņš, ziedīte, man vai mazajam, ko arī starp citu var likt gan uz krūtsgaliem, gan arī pat uz lūpām var likt, kad ir nepieciešams. Tad man ir intīmais, šīs ir putiņas, cik saprotu, neesmu mēģinājusi, bet jā, šis ir pilnais iepakojums. Un šeit ir tāds pēcdzemdību sprejs, kas ir dabiskās dzemdības, palīdz gan nomierināt, gan atjaunot ādiņu. Tāpēc arī man, protams, plānot tas, ja viss ies pēc plāna, tad būs dabiskās dzemdības. Tāpēc, jā, tāds mitrinošs un aizsargājošs sprejiņš. Šeit ir zobu pastiņa. Es tagad sapratu, ka man nav dezodorants. Jā, dezodorants vēl ir jāieliek zobu birste. Nu tā man ir elektriskā, tad tā ies iekšā arī tajā pašā dienā, kad brauksim. Jānopērk zobudieks, tātad zobudieks, zobu birste, dezodorants un ķermeņa dušas želē vai kas tāds. Šampūnu es neplānoju ņemt līdzi, jo, nu, mani mati ir, es mazgāju nebiežāk kā reizi nedēļā. Viņi man arī baigi netaukojas, tāpēc es domāju, ka man tas nebūs nepieciešams. Un arī kosmētiku es līdzi neņemšu, jo ikdienā es kosmētiku īpaši nelietoju. Teiksim, var teikt, vispār nelietoju. Protams, ka kremiņi un toniks tas viss būs, bet to es salikšu nedaudz vēlāk. Iespējams, ka pievienošu arī pie video. Vai arī es uztaisīšu tādu atsevišķu video, ko es lietoju grūtniecības laikā, jo, kā zināms, grūtniecības laikā nevar lietot visu, kas iepriekš tika lietots. Nu tā,
es domāju, šis video būs tā kā pirmā daļa dzemdību somai, un tad otrajā daļā es droši vien ielikšu atsevišķi mazulīša lietas, lai tie video arī nav pārāk gari. Paldies! Ceru, ka kādam noderēs. Tad jau pēc tam varēs arī taisīt tādu kā atsauksmes video, ko es reāli izmantoju un kas bija liekas. Bet, protams, ka tas viss ir ļoti individuāli, to es saprotu. Čau! Tagad neliela suņu pauzīte, jo filmēt video nav viegli, kā izrādās. Luna! Čau! Čau! Tātad šeit mums ir 2 pirmie komplektiņi. Viņi ir pēc izmēriem, tātad šeit ir 56. izmērs un šeit ir 62. Tad attiecīgi piedzimstot var orientēties, kuru maisiņu vajadzētu padot vecmātei. Šeit mums ir sagatavots arī 50. un zem izmēriņš. Tātad, ja mazulītis izdomā, tā teikt, ātrāk, tad arī tam ir sagatavots. Bet, tagad jau man ir 35 nedēļas, un ja mēs tā kā līdz 37 vismaz nostaigājam, tad šis tiks ņemts ārā. Jo arī tagad dzemdību namu kursos mēs bijām, un tur teica, ka, ja ir iznēsāts mazulītis, tad pilnīgi pietiek ar šiem te 2 izmēriem. Ļoti reti piedzimst kāds mazāks. Tā kā šo mēs tad ņemsim ārā. Un tad vēl no maisiņiem. Šeit man ir vairāki komplektiņi, ar ko uzturēties vienkārši dzemdību namā. Tātad tos es arī jums parādīšu, ko es tur liku iekšā. Bet pa lielam šis ir 56. izmērs, un tad, ja ir bešķiņ lielāks bērniņš, tad ir arī 62. izmērs. Tā kā šos mēs arī salikām atsevišķi, lai ir nedaudz vieglāk orientēties. Un tad šeit jau ir braukšanai mājās sagatavots outfitiņš, kā arī braukšanai mājās ir kombinezoniņš. Ja? Par to es varu arī atsevišķi pastāstīt, kāpēc mēs izvēlējāmies tieši šo. Bet, galvenais iemesls bija, kad viņu var sprādzēt pie autosēdeklīša, kas bija ļoti svarīgi. Tā, ejam tālāk. Šis ir halātiņš man. To es pastāstīšu, tā kā es stāstīšu par savu daļu, bet, jā, palika vietiņa, tāpēc mēs viņu ielikām šeit. Šajā te maisiņā ir dažādi autiņi un muslīna lupatiņas. Vairākas arī, varu parādīt pēc tam, kas tur ir iekšā, kur mēs viņas arī pirkām. Te ir tāds, tā kā miks no vairākiem izmēriem, materiāliem. Es jau īsti nezinu, ko vajadzēs. Šeit ir plediņš mazulītim, tātad bērnu plediņš un arī dvielītis. Dvielītis mazgāšanai. Pēc tam šajā te maisiņā mums ir higienas preces. Pārsvarā viss ir testerīšu lielumā, izņemot to sudokrēmiņu, kas ir pilnā izmēra, bet, piemēram, šie ir ērti paņemt, jo viņi ir maziņi, lai nav jāņem pilnais iepakojums, un tie arī ir no māmiņu brokastīm testerīši, kas ļoti parocīgi ir slimnīcē. Tad mums ir sausās salvetītes, parastās, arī no māmiņu brokastīm. Šeit ir mitrās salvetītes no Gēgas. Vēl mazulīšu pampēri no Mūnī, un šeit man ir arī ekoloģiskie pampēri. Pirmā izmēra, kas ir, tā kā kāds bija ieteicis, kad vajagot uz dzemdību ņemu ņemt ekoloģiskos, tomēr bez smaržvielām, un pēc iespējas dabiskākus, tāpēc šos es biju atradusi Baby City, un tad paņēmām izmēģināt arī paku uz dzemdību namu. Pa lielam tas ir viss mazulītim. Varbūt kaut kas vēl būs arī manā pusē.
bet par to arī nedaudz vēlāk. Tātad šeit man ir salikts mazulīša pirmais komplektiņš uz 56. izmēru. Šeit ir tā kā divdaļīgais rāpulītis un biksītes komplektiņš ir no Lindeksa. Un tad arī otrs variants ir vienkārši pidžamiņa no Next, jo man ļoti patīk, kad viņiem ir atlokāmās rociņas. Un tad, nevajag ekstra cimdiņus. Tad arī, vieglāk, jo tie cimdiņi nelido projām, cik saprotu. Cepurīta man ir šāda te adīta. Un arī adītas čībiņas. Papildus likšu arī cimdiņus, ja tomēr vecmāte izdomā tā kā vilkt šo komplektiņu, tad viņam var uzvilkt arī cimdiņus. Ir arī ekstra cepurīte klāt ar šņorītēm. Varbūt šī te nederēs, es nezinu. Vienkārši es domāju, ka varbūt otru vajadzētu ar šņorītēm. Un te ir arī jaciņa. Tāpēc, kad, citi zinu, kad uzvelk tikai jaciņu un pamperu. Pamperiņš man arī ir šeit. Šis ir no Mūnī, viens no paraudziņiem, kas tika dots māmiņu brokastīs, man liekas. Jo es zinu, ka citur uzvelk tikai pamperu, jaciņu un zābeciņu uz cepurīti. Tā kā, principā nedaudz no visa. Un šeit ir otrais komplektiņš, kas man ir sagatavots uz 62. izmēru. Tātad šeit ir biksītes, krekliņš, tātad augšiņa, arī ar atlokāmiem cimdiņiem. Tāpēc man arī patīk Woolly Organic, jo viņiem ir arī ļoti bieži var nopirkt ar atlokāmo daļiņu, lai nav tas cimdiņš atsevišķi. Tas ir viens variants, tad klāt nāktu arī vilnas cepurīte, šoreiz zaļa, un vilnas zeķītes. Vai arī ir otrs variants, vienkāršāks, kas ir vienkārši pidžamiņa no Next, tāpat kā 56. izmēram ar atlokāmo daļiņu. Un tad arī sasienamā cepurīte ir klāt un cimdiņš. Šie, man liekas, ir vienkārši no Baby City arī komplektiņā. Protams, kad pampersiņš, kas arī ir tātad jaundzimušajiem, viens no Mūnī testerīšiem un jacīte. Ja gadījumā ir tikai jaciņa un pampers. Šā jaciņai starp citu arī atlokās rociņa, tā kad nemaz nevajadzētu klāt to cepurīti. Ne, cepurīti vajadzētu, bet nevajadzētu to ekstra cimdiņu klāt. Tā. Tad šeit nedaudz par autiņiem, kas man ir iepakoti atsevišķi. Šeit ir tādas kā kokvilnas lupatiņas, viņas nav pārāk lielas, sarulētas, lai mazulīti varētu apmazgāt ar viņām. Viņas nāca komplektā ar dvielīti, un tur vēl bija dvielītis ar kapuci no kompānijas Mamcozy, sūtījām no Amazonas. Kvalitāte diezgan ok, nav pie kā piesēdies, protams, praksē stāstīšu vēlāk, kā tas viss mums palīdzēja un noderēja. Tad ir vēl šādi te muslīna autiņi, diezgan biezi, rievoti. Cik saprotu, šie vislabāk ir uz atraudziņām, atvemšanu, uz tādām lietām. Likt uz pleciņa pēc barošanas, jo viņi tādi pabiezi un ļoti labi uzsūcot. Šie nebija, tā teikt, no lētā gala, bet arī sūtījām no Amazonas. Tur bija komplektiņš, man liekas, 6 iekšā. Es domāju, ka noteikti noderēs. Šeit ir arī flaneļa, diezgan lieli tie autiņi. Izmērus, ja kāds vēlas, varu noprecizēt, bet viņi ir palieli. Materiāls patīkams. Šo sūtījām no Andeles. Šuvēja. Kvalitāte laba, cena ļoti arī laba. Varu padalīties ar kontaktiem. Tiešām ļoti ātri un efektīvi arī atsūtīja. Tā, un šeit ir vēl viens tāds paplānas kokvilnas autiņš, kas ir diezgan paliels. Šis ir no Ikeas. Un tad otrā maisiņā ir atkal tas dvielītis, ko es minēju, ar tādu kā kapucīša daļu un mīkstais plediņš.
un tad braukšanai mājās uz izrakstīšanos man ir 2 varianti. Es vēl neesmu izdomājusi, kuru vilksim. Viens ir zaķīšu komplektiņš no Hebes, diezgan interesants, un tad otrs ir augšiņa ar aizlūkāmu cimdiņu un foršas biksītes no Lindeksa. Vīram patīk šis labāk, es domāju, ka šo arī vilksim. Bet, kā variants B mums ir arī šīs. Ir dažādas zaķītes līdzi, un mums ir cepurīte. Kombinzonam ir arī kapucis, bet šādu cepurīti mēs izvēlējāmies ar šņorītēm no Lindeksa. Un šeit ir arī šallīte. Jā, kašmira šallīte, kas mums tika uzdāvināta, ļoti mīksta, forša, patīkama, tā, lai to kakla daļu apsektu. Arī dzemdību nama lekcijā svarīgi teica nelikt šalles, tās, kas jātina apkārt, kā mums pieaugušajiem, jo tomēr ir tas nosmagšanas risks. Tad šādu variantu akceptēja, vai arī tās cepurītes, kas, ir tādas kopējās, kur tikai caurums seiņai. Bet, tik maziem es tādu neatradu, tāpēc šis būs ideāli. Un, protams, kā kombinzoniņš pa virsu. Tātad šis ir tas mūsu kombinzonu ziemas no Lennes. Tātad, kas ļoti patika, pirmkārt jau viņš ir līdz -25 grādiem. Ļoti vienkārši atverās. Tātad, kā jau teicu, kad viņu var piesprādzēt pie autosēdeklīša, nevajag klakt nost, var vienkārši atvērt un piesprādzēt mazo, kas arī ir diezgan svarīgi ziemā, jo tomēr ir augsti, tā visa pārģērbšana, saģērbšana, izģērbšana. Man šobrīd vēl nav skaidra, tāpēc mēs domājam, kad paņemsim šo un pamēģināsim, jo, kā zināms, parastie kombinzoni, nevar mazulīti likt autosēdeklīti ar visu kombinzonu, ir jāņem laukā. Ir arī kapucītis, patīk, kad aizlokās rociņa, tad nevajag papildus cimdiņu, un kad arī tā kopējā daļa kājiņam tomēr ir. Mēģināsim. Atsauksmes, protams, pēc tam. Šeit man ir saliktas ekstra drēbītes, kas man ir līdzi uz laiku, kad ko pavadīsim dzemdību namā. Nezinu, vai tas ir maz vai daudz, bet, tā kā arī šī ir mana pirmā reize, tad tāds eksperiments. Protams, ja pietrūks, tad vienmēr var atbraukt uz mājām, paņemt vēl, un ja ir ekstra, tad, tā jau nav problēma. Šeit man ir 3 arī pidžāmiņas ar atlokāmām rociņām, visas. Saka, ka visērtāk esot tomēr pidžāmiņās, jo, tad nav tas divdaļīgais un tie cimdiņi klāt nav jāvelk. Tāpēc visas pidžāmiņas mēģināju pirkt ar atlokāmām rociņām. Pārsvarā vislabāk tomēr ir Next un Mothercare, jo tām gandrīz visām ir atlokāmās rociņas. Pēc tam ir arī rāpulīši ar garām rociņām. Visi atpogāmi pilnībā vaļā. Dažāda dizaina un biksītes. Tad man vēl ir ekstra cimdiņi arī, zeķītes, vēl cepurīte un jaciņa. Šis bija viss 56. izmēra un maisiņš ir arī 62. izmēra. Šeit būs 62. izmērs, 56. ir bišķītiņ vairāk, jo daudzas no tām lietiņām, piemēram, tie paši Lindeksa krekliņi, viņus tā kā var 2 izmēros likt. Tad es domāju, ka mums ar 56. būs tomēr sākumā, vēl lietosim vairāk un tad tikai 62. Bet ir arī 62. izmēra lietiņas līdz, atkal jau pidžāmiņa. Tad ir 2 krekliņi ar garām rociņām, biksītes, jaciņa, cepurīte. Šis, man liekas, bija komplektiņš arī dāvināts. Un par ko es nepastāstīju iepriekš, tas ir, tā teikt, svodlerītis, kur mazo ietīt. Te vēl cepurīte nāk klāt. Tātad ietinam mazo, lai viņš čučētu. Bet, mēģināsim, jautāšu arī vecmātei, kā ir labāk. Mēģināsim varbūt šajā, ja nē, tad
liksim vienkārši čučāt. Tātad ar to arī noslēdzās mazulīša daļa. Varbūt kaut kādas lietas būs arī manā pusē, vēl to es pieminēšu, bet pa lielam tas arī viss. Vadījos pēc ieteikumiem, sarakstiem arī, ko sūtīja citas mammas, kā arī, kas bija pieejamas mājaslapā, YouTube'ā daži video. Tad jau redzēs, kas reāli būs vajadzīgs. Pēc tam noteikti arī uztaisīšu video, ko mēs reāli izmantojām un kas, varbūt nebija vajadzīgs tieši mums.